Ir 2013. gads. Rīga. Katrs teica savos darbos. Vai esat pamanījuši Brēmenes muzikantu skulptūru pie Pētera baznīcas sienas? Ēzelis, suns, kaķis un gailis, ko stāsta mums šī neparastā raibā sabiedrība. Ieskatīsimies! Mūzikanta amats gan ir gauži grūts, kad Krodziņa samnieks Brēmenē mūs patrieca, labi, ka tikām uz šī kuģa. Varbūt Rīgā mēs atradīsim labu meistaru, pie kura pamācīties. Bet kur? Kur? Tad tik labi jāklausas, no kuras puses mūzika nāk. Tur arī dosimies. Dzird! Kur gan jāskrien? Savāds muzikants, šis gan laikam nebūs no īstajiem. Skrienam! Vairs nespēlē, šis gan laikam tik tāds jogdaris. Kas tas skan? Kas? Esmu dzirdējis, ka esot tādi orķestri, tur spēlē daudzi. Tas jau mums der, mēs arī esam daudzi. Es gan labāk spēlētu solo. Esam gan mēs nesaprāšas, te taču ceļ Rīgu. Gaili, tu varētu pacelties spārnos. Varbūt varēsi kādu īstu muzikantu saskatīt. Sveiks, brāli! Vai vari pastāstīt, kur Rīgā muzikanta amatu var iemācīties? Visas amatas māca cienījami meistari lielajā un mazajā ģildē. Vari mācīties par zeltkali, tas izveidoja arī mani, vai par kalēju, galdnieku, podnieku, miesnieku, drēbnieku, maiznieku, kaņepju tirgotāju. Bet mūzika! Jā, pag! Ģilžu meistari un Melngalvju nama brašie tirgotāju zēni rīko arī svētkus ar dančiem un mūziku. Un Maija grāfa svētki taču sāksies jau rīt. Sanāk visi! Jau rīt sāksies Maija grāfa svētki! Sanāk! Pavasara Maija grāfa svētki Latvijā tika svinēti tāpat kā Vācijā, Skandināvijā, Gotlandē un Anglijā.
Svētkus ievadīja karaspēles un bruņinieku sacensības, kuru uzvarētājs ieguva Maija grāfa un viņa izvēlētā dāma Maija grāfienes titulu. Maija grāfs, kurš simbolizēja pavasari, ar lielu svītu ieradās pilsētās un ciemos. Rīgā Maija grāfu ievēlēja Melngalvi kopā ar lielās ģildes pārstāvjiem. Dzīrēs, kuras notika Melngalvju namā, Maija grāfa pienākums bija pacienāt Rīgas dāmas. Tad lūk, kāda ir īstā mūzika. Kājas pašas cilājas! Es protu pat dziedāt! Kikerigū! Cienītā kundze, godātais kungs, vai pieņemsiet jūsu padevīgos kalpus Rīgas muzikantas un te? Maija grāfs un grāfiene pieņem mūzikantus savā dienestā, jo viņi simbolizē pavasari, un pavasaris nāk pie visiem. Tā Brēmenes mūzikanti palika Rīgā. Ir 2013. gads. Pavisam parasta diena. Klusē Rīgas senie mūri. Klusē bronzā lietie Brēmenes muzikanti. Māksliniecis Kristis Baumgartels veidotā skulptūra Rīgā ieradusies tikai 1990. gadā, kā Brēmenes dāvana savai sadraudzības pilsētai Rīgai. Viņi gan ir, gan arī nav jaunāki par Rīgas mūriem, jo draudzība un senie stāsti ceļo no gadsimta uz gadsimtu, no sirds uz sirdi.